Labdien, mani sauc Zanda. Es esmu šīs mājas pilnvarotā persona. Kā jūs redzat, es stāvu fonā ļoti skaistai atjaunotai mājai, un ja kāds no jums ir papētījis jau iepriekš bildes, kāda šī māja izskatījās, ja, tad jums noteikti liekas bezmaz neticamais stāsts. Ceļš ir ļoti, godīgi runāt, ļoti garš, un es varētu stāstīt, jo mēs jau gribējām šo māju renovēt, laikam 14. 16. gads bija, ka pirmais renovācijas vilnis, ja, tas mums neizdevās, jo pēkšņi tika pārtraukts finansējums, mēs jau bijām sagatavojuši projektu, bet, nekas nesanāca, gaidām nākošo piedāvājumu. Un tā pēdējā renovācija, kad piedāvāja ar valsts atbalstu 50% grantu, tad mēs to izmantojām. Visa projekta sagatavošana, visu mēs esam gatavojuši paši, jā, paši ar nelielām konsultācijām ar zinātājiem, kas varēja kaut ko pateikt priekšā, izgājām visus soļus, vairāk iepirkumi, ar trešo iepirkumu, kad mums beidzot apstiprināja, mums ir izdevās šo finansējumu saņemt. Pats renovācijas process, godīgi, man gribas teikt, gāja ļoti labi, gan ar iedzīvotājiem. Iedzīvotāji saprata, un ja es visiem šobrīd stāstu, kad es dabūju gan 100% atbalstu renovācijai, gan arī pēc tām finansējumam, ja, tad visiem tas liekas arī ļoti, ļoti pārsteidzoši, jo nelielai mājai, kurai ir 11 dzīvokļi, ja saprotiet, paši izmaksas ir ļoti augstas katram dzīvoklim, ņemot vēl vērā to, ka mums ir atjaunota gan fasāde, gan jumts siltināti, bēniņu telpas. Mums ir viss pagrabs atjaunots, bet pagrabā ir salikta viss, kas nepieciešams ir apkurei, kas nepieciešams ir ūdens pašiem savs. Mums ir divi lieli boileri, un jā, mums viss ir tagad, un cilvēki ir ļoti laimīgi, lai gan sākumā bija arī protesti, bija arī nesaprašanas, mēs noteikti maksāsim ļoti daudz, un mums katru mēnesi būs ļoti liels papildus maksājums. Bet šī brīdī visi ir ļoti, ļoti apmierināti, jo ziemā, es jums kā piemēru varbūt, mums ir tā horizontālā jaunā modernā apkurs sistēma, ja katram dzīvoklim, tad, teiksim, dzīvoklis, kurš vēlās tagad viņu ietaupīt, ja, kurš varbūt nav pa dienu mājā, tad man gribas teikt, salīdzinot 2 stabu dzīvoklis, viens maksā apmēram 25–30 eiro mēnesī, otrs, kuram ir bērni, tāds pats tikpat liels, viņš iztērē to siltumu vairāk, viņam ir 80–90. Ja mēs paši to visu regulējam, paši iepērkam granulas, ja granulas pilns pagrabs, mums ir savs granulu katlis, un mēs esam, tā kā zemūdenē, var teikt. Ja, vienīgais kāda mums ir ārpakalpojumi, ja tas ir apsaimniekošana miskastēm, ūdens piegāde, tīri, cik patērē kanalizācija. Jautājumi? Sakiet, lūdzu, vai renovācijas laikā arī logi tika mainīti? Logi mums jau bija nomainīti, kam nebija nomainīti, tiem nomainīti. Mums bija tika mainīti visi logi, kas attiecās uz trepju telpām. Dzīvokļos, kā principā, daļa palika. Jā, tieši tā. Kāds stāstījums ir par tiem ventilācijas kanāliem, jo skaisti tāds kustentiņi, bet nebija tur tādi, kā aizbetonēti būvniecības laikā bijuši? Mums iepriekš bija, mums bija iepriekš katram sava individuālā krāsas apkure, ja? Un mēs regulāri 2 reizes gadā tur visu tīrījām, visas, mums tur viņi jau bija tīri. Vienīgais, ko mēs mazliet, kas mums iznāca tāda par ventilācijas sistēmu, ja? Jo pašlaik ļoti moderni likās apaļās, ja? Bet te tīri pieredze no citām mājām, ka ziemā aizsalst, ja? Sakrājās mitrums, aizsalst, un tad nav tā ventilācija, cilvēks sūdzēs, un mēs izvēlējāmies tomēr tādu, kāda viņi ir, jo te ir vairāk tā gaisa apkrita, un arī, teiksim, mums ir ventilācija visu kārtībā. Bet nav piespiedi, vienkārši dabiskā, jums ir šaktas ieprojām? Jā, mums ir ļoti liels šaktas, ja, pēc teiksim, tās schēmas, jūs apstītos, jūs redzētu, mums kaut kad 8, tur kā mums sauc, es nezinu, bet caurumu zeltu.